Atpūtas centrā Labirinta šodien sen kā bišs stropā. Ir svētdiena un atkal kopā pulcējušās Iecevas novada Zorģu radošās sievietes. Šoreiz līdzi ņemtas visdažādākās garšvielas, lai veidotu beramās kolāžas. Vispirms jāizvēlas rāmītes, tad neliela konsultācija ar kolēģiem un darbs var sākties. Pētersiļu malti un ir vēl karīs ir un vēl ir majorāns, jā. Un tad ir saldie pipari šitie. Kad jūs pirmo savu tādu glezniņu uztaisījāt? Es šodien pirmo reizi taisu. Ideja par šādu kopā sanākšanas nepieciešamību pirms vairākiem gadiem radās vietējai bibliotekārei. Kopā ar bērniem piedaloties projektā ik viens var būt mākslinieks. Kopš tā laika tā ir radošo darbnīcu devīze. Vietējiem cilvēkiem bija vēlme kaut ko darboties. Un tad es padomāju, ka varētu mēs veidot arī šīs radošās darbnīcas. Un sākums bija tas, ka man kolēģi ir vizuālās mākslas skolotāji. Un tad sākums bija ar viņu, mēs ar gleznošanu, ar vilnas filcēšanu sākām darboties. Un tas posms jau tā kā mazliet pagāja, un tad gribējās atkal kaut ko jaunu. Ir darināts gleznas no vilnas, veidoti floristikas darbiņi un dekori no flizelīna, kā arī apgūta pašreiz populārā dekupāža jeb sauvešu tehnika. Pagājušreiz mēs taisījām traukus ar salvešu tehniku. Tas man arī ļoti patika, jo arī aizejot mājās, es savu stikla krūzītes mēģināju arī apdarināt. Un ir tā, kad vakar pat ielikt trauku mašīnā mazgāt un nemazgājās nost, un tas jau priecē, ka tas ir tāds noturīgs un tāds ilgstošs spēlējošs. Apgūt dažādus knifiņus palīdz florista Vineta. Viņa atzīst, ka tas nemaz nav tik viegli. Vineta gan ir amatniecības kameras biedra, bet ikdienā viņas darbs jau vairākus gadus nav saistīts ar radošām izpausmēm. Tomēr mākslinieciskā dvēsele ņēmusi virsroku, un Vineta ir gatava atvērt savu salonu. It kā, nezinu, tomēr tuvāk laikam man tā rokdarba darīšana. Pārējās dāmas gan pagaidām priecājas, ka spēj iemācīties ko jaunu un ar lepnumu bilst, ka visi mīļie cilvēki saņem tikai pašu rokām darinātas dāvanas, bet varbūt ar laiku būs vēl kāda jauna uzdrīkstēšanās.